pagātnes rezultāti negarantē rezultātus nākotnē. Standarta atruna visiem tā it kā būtu jādomā, tomēr man kaut kā šķiet, ka gana daudz cilvēku, investoru domā, ka vai pakļaujās šeit lielākajai bias, jeb psiholoģiskajai novirzei, ka pieņem tā, kā bija iepriekš, tā būs arī nākotnē. Pavisam īsts ieskats, izmantojot Research Affiliate rīku, ja mēs paskatāmies pēdējos 10 gados, vidējais ienesīgums globālajiem akciju tirgiem bija mazliet vairāk nekā 10% gadā, vidēji gadā 10, ar kaut ko procenti. Es pieņemu, ka daudzi sagaida, ka kaut kas līdzīgs varētu būt nākotnē. Tomēr, ja mēs paskatāmies uz to, ko šie modeļi iekļauj, kādas ir prognozes, tad tur mēs nonākam pie rādītāja, ka šis vidējais ienesīgums varētu būt 5,1% gadā, ja būtībā divreiz mazāk nekā bijis iepriekš. Kā mēs jutīsimies ar ienesīgumu, kurš ir divreiz mazāks? Protams, nav garantēts, ka kaut kas var mainīties un tam līdzīgi. Tad jau mums būtu jāsāk skatīties dziļāk, un te es, protams, tēmēju to aktīvo pārvaldīšanu, tādā ziņā to, ka mums nav jābūt tikai jāsēž vienos noteiktos indeksos, mēs paši kaut ko varam arī mainīt. Un kas ir bijis galvenais vaininieks pagātnes rezultātiem un nākotnes prognozēm? Protams, tās ir ASV akcijas. Iepriekšējā 10 gadē fenomenāli rezultāti. Nākamajiem 10 gadiem vismaz šis modelis prognozē zemākus rezultātus. Bet tomēr mēs paši kā investori varam izvēlēties, kur mēs savus līdzekļus ieguldām.